Tā. Laipni lūdzam visus atpakaļ lielajā zālē. Beidzot, mēs atkal visi esam satikušies. Prieks, kad faktiski tajā pašā skaitā kādā no rīta. Un nākamajā pusstundā mēs gribētu padalīties ar jums jaunā risinājumā. Un faktiski šī ir pirmizrāde. Mēs ļoti daudziem pat mūsu kolēģiem nesam rādījuši, kas ir izgatavots. Un, kā jau no rīta minēja, mēs esošo Horizon Web platformu ar laiku slēgsim laukā un piedāvāsim mūsu klientiem jaunu, mūsdienīgāku risinājumu. Plašāka komunikācija par to, kādā veidā, cik tas maksās un tā tālāk un tā joprojām, tas notiks noteikti vasaras beigās, rudens sākumā. Šodien mēs vairāk gribam padalīties ar to, kāda tad šī sistēma izskatīsies un kas ir tie galvenie izaicinājumi veidojot paškalpošanās sistēmu. Jo paškalpošanās sistēma tā ir sistēma jebkuram darbiniekam. Un ir ļoti dažādi mūsu darbinieki, kas strādā mūsu organizācijās. Lūk, un šo pirmizrādi vai pirmo demo tad rādīs man kolēģi Valērija, galvenais uzvārdu pareizi pateikt, Makijenko. Jā. Labdien visiem! Jā, kā Arturs minēja, esmu Valērija, un jau gadu esmu atbildīga par tām versijām, kuras nāk laukā no mūsu ofisa. Un mana šodienas misija, es tiešām jutos kā uz misijas, jums ir atradīt un dot to ieskatu tā jauna risinājuma, kas pie mums top. Atslēgu vārds arī ir, ka viņš vēl top. Un kad kaut kādus mēnešus atpakaļ Arturs teica, kur būs klientu dienas un vajadzētu radīt to sajūtu, kas top pie mums jauns, tad es uzreiz iedomājos, jā, uztaisīsim video, es ar planšeti staigāšu un radīšu, kas tur top, bet uzreiz gan Arturs, gan komanda man aizrādīja, ka auditorija ir pelnījusi dzīvajā klikšķināšanu. Un par to veselīgo uztraukumu jums paldies. Jā, bet pirms es sākšu klikšķināties un stāstīt par risinājumu, es vēlos atļauties sev nelielu lirisku atkāpi par to, cik īstenībā svarīgi ir pašapkalpošanas risinājumi un par to, cik izaicinoši viņus veidot, bet arī ļoti interesanti. Jā, man palīga nāks divi pasaules slaveni un ļoti bagāti uzņēmēji, Richard Bransons un Sir Marriots, kuri visu savu uzņēmēju darbību un stratēģiju veidoja uz principa, ka uzņēmējiem jāvelta ļoti daudz laikā ne tikai klientiem, bet jāfokusējas ļoti uz darbiniekiem. Un ja mēs labi rūpēsimies par saviem darbiniekiem, tad viņi noteikti ļoti labi parūpēsies par mūsu klientiem. Un rezultāti tiks sasniegti tiešām ļoti lieli. Un es noteikti tam arī piekritu. Un mūsdienas par to ļoti daudz runa visādas konferences par to, cik darbinieks ir svarīgs. Un arī šodien no rīta Antra minēja par to, kā fokusējas uz personāla atlases jautājumiem un arī pie tā, kā paturēt pie seviem darbiniekus, jo tas ir mūsu pamats. Un ko nozīmē rūpēties par darbinieku? Tas ir noteikti radīt viņam drošumu sajūtu, skaitīt algu periodiski, vajadzētu, lai tā alga ir konkurētspējīga. Tas ir noteikti viņam radīt iespēju attīstīties un dot interesantu darbu. Tie ir forši kolēģi. Bet to, ko es esmu pamanījusi, un es domāju, ka jūs mums piekritīsiet, ka tiem kompetentiem un motivētiem darbiniekiem, kuri tiešām gūst baudu no tā, ka viņi strādā un var sniegt kaut kādus rezultātus, viņam ārkārtīgi svarīgs ir šīs faktors, kas ir produktīva darba vide. Jo, ja man ir dota produktīva darba vide, tad es varu sniegt vēl labākus rezultātus, un no tā kā es jutīšos vēl labāk. Un, jā, jo produktīva darba vide, tas ir produktīvs darbinieks. Mūsdienas, ko nozīmē produktīva darba vide? Tas ir tie procesi,
cik elastīgi viņi ir, cik viņi atbalsta darbinieka ikdienu. Tie ir mūsu kolēģi, tie ir tie darbi, kas pienākumos un ir ierakstīti. Un mūsdienas neatņemama sastāvdaļa, protams, ir tie IT risinājumi, ko mēs ieviešam, ko mēs liekam izmantot mūsu darbiniekiem, kā arī kurus viņi paši izvēlās izmantot. Un tāpēc es gribu jūsu uzmanību vērsti, tīpaši, ja mēs runājam par pašapkalpošanas risinājumu, kas ir domāts visiem jūsu darbiniekiem, tas ir mācēt izvēlēties labus risinājumus, un, protams, mūsu uzdevums ir veidot tādus risinājumus. Un tiem risinājumiem obligāti būtu nevis jāapgrūtina to manu ikdienu, bet jākalpo manai ikdienai un vajadzētu, lai tas uzlabotu. Un nemazam svarīgs faktors, par kuru mēdz aizmirst izstrādātāji, tiem lietotājiem vajadzētu gribēt izmantot šo risinājumu. Nevis atkal man jāpiesaka atvaļinājums caur šo sistēmu, bet es pieteikšu atvaļinājumu caur to sistēmu. Un tas nav tik vienkārši vispār uzbūvēt labu risinājumu, bet kad mēs runājam par risinājumu, kas ir domāts dažādiem uzņēmumiem un viņa visa darbiniekiem, tad izaicinājumi, es teiktu, vēl vairāk. Un jā, tie galvenie izaicinājumi, kā jau minēja Arturs, tas ir lietotāji ir ļoti dažādi, jo tie darbinieki ir, sakot ar stipendiātiem un praktikantiem, līdz cienījama vecumā profesionāļiem un ekspertiem. Viņam katram ir ļoti dažāda pieredze gan ar risinājumiem, gan darba pieredze. Viņi ļoti dažādi lieto gan mobīlos telefonus, gan planšetus, gan tos pašus datorus. Tie ir lietotāji, kuram ir ļoti dažādas ekspektācijas pret to, ko viņi vēlās. Un tie ir visi mūsu viena risinājuma lietotāji. Un vēl viena lieta, kas tiek pamanīta vairāk un vairāk saskaroties ar lietotājiem un arī godīgi paskatoties uz sevi, mēs esam diezgan prasīgi, jo tas, kas mūs apmierināja 10 gadus atpakaļ risinājumos, šodien ir pašsaprotama lieta. Ja 10 gadus atpakaļ varēja pārsteigt ar to, ka ir pēc noklusējuma aizpildamie lauki, var iegūt atskaiti, viņu pat var izeksportēt uz Exceli, tad šodien tas ir tādas pašsaprotamas lietas, un mēs pat to vairs nenovērtējam, tam jābūt, pārsteidz mani ar vēl kaut ko, piedāvā sistēmai pašai jāpasaka, kas ir tā nākamā darbība, ko man būtu jāveic. Vai es nokļūdījos, vai es nenokļūdījos, un tā kā man jārīkojas, mēs no sistēmas sagaidām vairāk un vairāk, kas ir diezgan loģiski un labi, jo tas veicina gan inovācijas, gan progresu kā tādu. Bet, protams, būvēt risinājumu, tad jāņem vērā šie faktori, un tagad es gribēju padalīties ar tām lietam, uz ko mēs fokusējamies un ka mēs uzskatām, ka tas ļaus mums izveidot tiešām veiksmīgo risinājumu. Un pirmais mūsu mērķis ir izveidot vienkāršu, bet jaudīgu risinājumu produktu, jo arī Arturs no rīta minēja, ka par Horizonu mēdz teikt, ka viņš ir ļoti sarežģīts. Jā, viņam ir ļoti daudz iespēju, var visu nokonfigurēt, bet tas uzreiz rāda kaut kā vairāk iespējas nokļūdīties. Un ja mēs runājam par pašapkalpošanas risinājumu, kas atkal ir domāts darbiniekiem, par kuru pieļauju personāla daļa rūpēsies, lai viņš ir tā nokonfigurēts, kā viņam vajadzētu, tad viņam jābūt pēc iespējas vienkāršam. Un apaudzēt ar ļoti daudz iespējamu produktu nav grūti. Sakiet, izdaram, pieliekam, bet rezultāta mums rādas īstenība nevis jaudīgs, bet sarežģīts risinājums. Tāpēc mēs ļoti vēlamies uzbūvēt kaut ko vienkāršu, bet ar pietiekošu daudzumu funkcionalitātes, lai jūs tiešām varētu izdarīt visas nepieciešamas darbības. Otra ļoti svarīga lieta, gan jebkuram risinājumam, bet pašapkalpošanas risinājumam, vēl vairāk šim risinājumam jābūt intuitīvam. Man būtu jāsaprot, kā man pieteikt atvaļinājumu bez ilgstošam, varbūt pat sapīgam apmācībam. Un man būtu jāsaprot, kā es ātri varu
apstiprināt rēķinu, vai es varu ātri sameklēt kontaktu informāciju par manu kolēģi, vai ieraudzīt pieejamas vai uzkrātas atvaļinājuma dienam. Un kāpēc tas ir tik svarīgi arī pašapkalpošanas, jo šīs te apmācības parasti piemin pie vienam no riska lietam ieviešot pašapkalpošanas risinājumu, jo visus darbiniekus jāapmācā, kā lietot. Tas nav tikai grāmatveži vai tikai personāla daļa, tas ir visi darbinieki. Un ja mēs atceramies, ka darbinieki ir ļoti dažādi, tad tas uzreiz padara šo pasākumu diezgan smagnēju. Un jo sarežģītāks risinājums, ja viņš nav intuitīvs, tas nozīmē, ka uzņēmumam vajag vairāk un vairāk ieguldīt apmācības. Tad noteikti tie prasīgi lietotāji, viņi sagaida, ka risinājums ir responsīvs, ko nozīmē, ka es varu viņu lietot gan ar mobīlu telefonu, gan ar planšeti, gan pie datora, pie liela ekrāna, jo lietotāji ir dažādi. Ir lietotāji, kuri ikdiena ir pie datora, ir lietotāji, kuri skrien pie klientiem, viņiem pamat ir vai nu mazāka ekrāna ierīces, vai nu planšeti, vai pat mobila telefoni. Mums ir lietotāji, kuri pavada savu laiku mežos, noliktavas, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka kaut kādas pamatdarbības noteikti var veikt arī ērti caur mobilo telefonu. Un mēs ļoti vēlamies veidot risinājumus ar odziņu, ja mēs to arī saucam par wow efektu. Tas ir, lai nav tie vienkārši pelēcīgie, tā mēdzu saukt risinājumi, bet lai viņos ir kaut kas īpašs, kur varbūt jūs saskaroties ar to, padalīsieties arī ar saviem citiem kolēģiem vai draugiem, ka mums ir tur šāda iespēja, kur īstenībā baigi feini realizēta. Jo, kā es teicu, mēs esam prasīgi, mēs esam redzējuši labākus risinājumus pasaulē, mēs esam daudz aplikācijas ir pieejamas, Apples veido ļoti labus un lietojamus arī risinājumus, un mēs pie tā pierodam, un tāpēc arī jaunos risinājumos mēs sagaidām, ka viņi ir tikpat labi un varbūt pat labāki. Jā, tagad es mēģināšu jums pieradīt, ka mēs ievērojam šos te faktorus. Un demo. Tad... Jā, paša sākumā es jums parādīšu to liela ekrāna versiju, un tad es izmantošu vienu atsevišķu rīku, ar kuru palīdzību es parādīšu, kā kaut kādas iespējas izskatās uz mobila telefona. Tad pieteikšanas loks. Izmantojam lietotājus, tos pašus web lietotājus, kuri mums ir Horizona. Ja jūsu uzņēmums atļaus izmantot jūsu domēna autentifikāciju, tad šo logu varēs izlaist un uzreiz piekļūt funkcionalitātei. Un kā arī no rīta Arturs minēja, ka mēs H2O bazējam uz to saucamo arhitektūru mikroservisi un arī veidojam tādas atsevišķas lietotnes, jo tā mūsu pieeja ir to, lai panāktu to vienkāršību, ka ir vairāk daudzas lietotnes, līdzīgi, kā mēs mēdzam instalēt uz savu telefonu, kur es saprotu, ka es varu tur izdarīt konkrētu darbību. Un, jā, sāksim ar kolēģu meklēšanu, jo tas ir viena no populārākām vajadzībām darbiniekiem. Jā, tad mūsu kolēģi, ko mēs varam redzēt? Paša sākuma, kā jau tipiskā kontaktgrāmata, man ir pieejama uzreiz pamata informācija. Visa šī informācija nāk atkal no Horizon. Nekas šeit nav jāvada papildus. Mēs redzam, jā, pamata informācija, kontakta informācija. Mēs varam uzreiz rakstīt e-pastu, ja vēlamies, un vai arī apskatīt kaut kādas papildu detaļas, kas ir tiešais vadītājs. Tas ir vēl papildu telefoni, ja tādi ir, un tā ir arī svetku informācija. Runājot par svetkiem, tad tas arī ir tāda informācija, ko mēs sapratam, ne visi uzņēmumi ir gatavi radīt, kad kuram ir svētki, un tā būs konfigurējama lieta, bet mums svētki patīk, tāpēc viņi arī ir šeit. Un jā, sameklēsim kolēģi, meklēšana ir parasta,
gribam būt līdzīgi Google un meklējam Anitu. Un sameklēt Anitu, ko es redzu, ka viņai šodien ir svētki, kas ir būtiski. Mūsuprāt, ja tu gribi sazvanīt kolēģi, pirms viņam kaut ko lūgt, apsveikt viņu. Un jā, mēs varam arī uzreiz apskatīt Anitas tiešo vadītāju, ja vēlamies, un sakontaktēties ar viņu. Ko mēs vēl varam darīt? Tipiskais scenārijs, es vēlos sameklēt konkrētus kolēģus, kaut kāda struktūra vienība. Piemēram, sameklēsim, atgriezīsimies un sameklēsim administratīvas daļas darbiniekus. Jā, te arī ir svētki, un redzam otro pazīmi, kas nemazum svarīga pazīme, ja es vēlos ar kādu sakontaktēties, tā ir prombūtne. Tas nozīmē, ka šis cilvēks ir vai tuvāka laika būs prombūtne. Jā. Anna ir ikgadēja atvaļinājuma līdz pat 5. datumam. Tad Zidris līdz rītdienai ļoti labi, bet tā, ka es redzu, ka Ivars nav, tad pieļauju, ka labāk man ar viņu tieši sakontaktēties. Tad runājot arī par to vienkāršību un jaudīgumu, ja mēs redzam kaut kādu sarakstu, tad mums ir tā vajadzība filtrēt pēc kaut kādiem dažādiem parametriem, un atkal, lai izvairītos no ķekšiem vai kaut kādas vēl papildus laukiem, mēs esam iestrādājuši tādu slepto mehanizmu, kas ir diezgan populārs arī citos pasaules slavenos risinājumos. Tas ir, ja es ievadu šo simbolu, es redzu pasleptas darbības, piemēram, es varu izvēlēties prom vai arī rakstīt, un tad es redzu visus tos darbiniekus, kur ir prombūtne šodien, vai tuvāka laika būs, vai es arī varu rakstīt un ieraudzīt, kuriem šodien ir dzimšanas diena. Un vēl viena lieta, pateicoties šai meklēšanai, es arī varu redzēt, piemēram, aprīlis. Tad tie ir visi tie cilvēki, kuriem ir kaut kādi svētki aprīli. Jā. Tā ir mūsu kontaktu meklēšana. Un nākamā lietotne, kas realizē ļoti svarīgu vajadzību, tas ir redzēt savu algu. Un šeit mēs redzam, atkal tie dati nāk no Horizon. Un mēs redzam pamatsummas, kas vienmēr mūs interesē, detalizāciju. Ja mēs vēlamies, mēs varam arī iegūt grāmatvedības sagatavotu algas lapiņu. Tūlīt tādu bloķēsim. Varam viņu izdrukāt, saglabāt, aizsūtīt mammai, lai lepojas. Un, jā, mēs arī varam redzēt informāciju par apgādājumiem. Mēs varam redzēt vēsturiskus datus. Šie vēsturiskie dati tieši tā kā grafika veida tiešām noderētu tiem, kuri varbūt biežāk, kuriem ir mainīgas, vairāk piemaksas un komandējumu braucieni. Bet mēs arī varam pārslēgties uz kaut kādu citu aprēķina mēnesi. Te mēs arī redzam gadījumu, ja izmaksas ir veiktas vairākas reizes. Un varam atgriezties uz esošo mēnesi un arī pārslēgties pa mēnešiem. Un te mēs arī redzam iespēju, kas ir IN deklarācija. Un šobrīd viņi ir šeit, bet mēs esam dziļas pārdomas, ka viņu jāvelk kā atsevišķu lietotni, jo tas ir tāds atsevišķs gadījums, es gribu IN-u. Bet jā, tas ir tas pats Horizon sagatavotais dokuments, ko šeit mēs ļaujam apskatīt, izdrukāt, nosūtīt vai saglabāt. Jā, nu tad, ja labi pastrādāts, gribās arī atvaļinājumu. Un
tā ir lietotne Mani atvaļinājumi, kur mēs varam apskatīt vēsturiskus atvaļinājuma pieteikumus. Katrs ar savu statusu noraidīts, apstiprināts vai pieteikts. Ja ir interesē kaut kāds papildu detaļas, varam arī šeit apskatīt. Bet galvenokārt, kas mums šeit interesēs, tas ir noteikti, cik tad dienas man ir. Tas ir, cik man ir uzkrāts, cik man uzņēmums pasaka par pieejamiem, vai arī varbūt man ir kaut kādas vēl papildu dienas par bērniem, par donoru dienam. Tad es apskatos un izvēlos pieteikt atvaļinājumu. Šo darbību pieteikt atvaļinājumu es arī varēšu izvēlēties no šīs lielas izvēles, no jebkuras vietas sistēma. To arī izdarīs. Jā, tad jāizvēlas atvaļinājuma veidu. Ikgadējs atvaļinājums. Kamēr man nav aizpildīta minimāla datu kopa, es arī nevarēšu viņu pieteikt. Un tad, jā, es noteikti pēc šodienas prezentācijas no rītdienas es gribēšu doties atvaļinājuma, bet, jā, parādīšu jums gadījumu, ja es tomēr domāju, varbūt bezalgas atvaļinājums būtu labāk šoreiz, jā, tiešām. Un te var redzēt, ka vairs nav iespējas izvēlēties naudu, kas, manuprāt, ir ļoti forši, ka man nav bezalgas atvaļinājuma gadījuma jāizvēlās, kad es vēlos saņemt atalgojumu. Bet tomēr ikgadējs atvaļinājums. Līdz pat 10. datumam kopā ar algu pirms atvaļinājuma. Šīs vērtības arī nāk no Horizona. Izvēlēšos kontaktpersonas, vairākas. Un te es arī varu noradīt, ja kontaktpersonas nav uz visu laiku, bet uz tikai daļu, tad es varu arī to noprecizēt. Un sistēma neļaus jums izvēlēties nekorektus datumus. Piezīmes ne. Un piesakam. Man jau ir ļoti labi. Tad es paņemsim no 6. Jā. Atvaļinājums ir pieteikts, un tā jauka lieta, kas man ļoti palīdzētu ikdiena, tas ir uzreiz pievienot kalendāram, Outlook vai Google kalendārim šo te notikumu. Un neesmu pārliecināta, ka šeit nostrādās, bet mēs varam pamēģināt. Jā, ir. Tad tā izskatīsies, mēs redzam, kur šo periodu ir kalendāra notikums, noradītas kontaktpersonas. Jā, tas ir viss no apjoma. Es tagad jums parādīšu drusku no mobilas versijas. Un mobilai versijas izmantošu citu pārluku. Tas ir instalējums pārluks, kurš saucas blisk.io. Ja jums kādreiz vajadzēs demonstrēt, kā izskatās risinājumi, vai kādam parādīt, kā viņi izskatās uz mobīla, jūs droši varat to izmantot. Man ir izvēlēts iPhone 6. Un ielogosimies. Ikonas ir mazākas. Pirmais responsivitātes pazīme. Jā, apskatīsim, tad mana alga. Jūs atceraties, cik daudz informācijas bija saliktas desktop aplikācijas un arī būs redzama planšeta versija. Savukārt, šeit mēs varam redzēt, ka mobīla gadījuma mēs attalojam absolūtu minimumu, ļaujam pārslēgties pa citiem mēnešiem un arī apskatīt algas lapiņu un, ja ir vēlme, pārsūtīt viņu sev uz e-pastu. Arī drusku atšķirās kontaktu saraksts, mazāk uzreiz pieejamas informācijas. Tāpat var filtrēt pēc struktūra vienībām, tāpat var meklēt pēc vārdiem, uzvārdiem
un atslēgvārdiem, un varam apskatīt kartiņu, kas parādas jaunā ekrāna, nevis tā paša ekrāna, un kas atkal, mūsuprāt, ērti var uzreiz uzvanīt, nav jākopē, nav jāvada telefons, vai arī varam uzreiz uzrakstīt, vai arī apskatīt tiešo vadītāju. Un varu parādīt, ka šis uzreiz atšķirās uz planšetes. Izvēlamies, kā tas izskatīsies planšete, tad uzreiz vairāk informācijas. Un kā es solīju, arī mana atalgojuma informācijas ir vairāk, bet izkartota viņi ir citādi. Tas arī viss no manas puses uz šodienu. Pēc kaut kāda laika būs vairāk ko radīt, jo šobrīd mēs intensīvi strādājam pie saskaņošanas funkcionalitātes. Jā, tas arī viss. Milzīgs paldies Valērijai. Ceru, ka jūs ieguvāt priekšstatu, kā tad izskatīsies jaunā platforma. Un, vai jums patiktu pašiem lietot šādu risinājumu? Jā, man arī. Es gaidu, kad Vizma pati uzliks mums mājās. Es iešu pie finanšu direktors runāt. Un, kā jau es minēju, tālāka informācija par to, kā notiks pārēji esošiem un kā jauni klienti var tikt pie šī lieliskā risinājuma rudens sākumā. Lūk, mēs esam beiguši ar savu, negribētos teikt, saturisko daļu. Vēl būs viena prezentācija ar ļoti labu saturu. Tajā pat laikā droši vien mēs varam paņemt 5 minūšu pauzi. Un pēc tam tiekamies atkal šajā zālē, jo uzstāsies Uldis Pāvuls, kas ir, es gribētu teikt, viņš ir Vizma Enterprise draugs un jau nāk iekšā pa durvīm. Bet droši vien dosim 5 minūtes Uldim laika atnākt līdz šejienei un uzlikt savus slaidus. Jā.